Mani sauc Rinalds Zelts. Kino strādāju jau neatceros 6, 7 gadus. Kaut kas tam līdzīgs. Un šobrīd strādāju kā trešais kameras asistents, kā video asistents vai arī kā smart assist, kas ir principā tā kā noklāja viss, respektīvi, ir 3 nosaukumi, kas varbūt samulsina, kas liekas dažādi, bet principā pamats ir viens un tas pats, vairāk vai mazāk. Uz laukumu es principā atbildu par to, lai visi visu redzētu. Tas respektīvi nozīmē, es atbildu par monitoriem, ka to bildi, kas nāk ārā no kameras, es viņu nododu tālāk režisoram, skriptu supervisoram, komandai, respektīvi, lai visi iesaistītie redzētu, kas ko redz kamera. Izmācījos Kultūras akadēmijā par režisoru un kaut kā neturpināju taisīt savus filmas, bet no režisijas departamenta pārlecu uz kameras departamentu. Un tā kaut kā arodu viņu turpinu. Katrs, kam būtu nepieciešamība noskatīties vēlreiz, kas bija uzfilmēts, viņš to varētu izdarīt neatkarīgi no tā, kad uz laukuma turpina darbu un gatavojās nākamajam kadram. Viņi tā kā paralēli var nostīties, kāds bija iepriekšējais, lai tas turpina sakrist arī tālāk, teiksim, visu tā notikuma gaita filmā un tā tālāk. Pirms filmēšanas laukumā man ir arī jāierodās kameras rentālī, jāpārbauda, vai visi tie transmiteri, receiveri ir tā teikt sapāroti, jo katram ir savs tur unikāls signāls. Man ir jāpārbauda, vai visi vadi strādā, vai kāds nav pārlūzis gadījumā vai tam līdzīgi. Man ir jāpārliecinās, lai bildes ir attiecīgi pareizajās krāsās, lai visi monitori pēc iespējas rādītu vienādi, jo atšķirās monitoru ražotāji, līdz ar ko reizēm ir vai nu ar speciālām iekārtām tie monitori jānokalibrē vienādi, vai arī man tas ir vismaz kaut cik uz aci jāpiedzen līdzīgi, lai izskatās bildi visur vienādi, lai nav pa tumšu, vai pa sarkanu, vai pa kontrastainu, vai tā tālāk. Tas noteikti nav nekas radošs, tas ir vairāk tehnisks darbs, kurā tu sagatavo tehniku, lai pārējie iesaistītie, kuriem ir jāredz bildi un jādomā par bildi un tā tālāk, lai viņi redzētu. Principā tas ir tehnisks nodrošinājums. Vairāk vai mazāk ar visiem sanāk sastrādāties. Ir jāmāk uzvesties režisoru priekšā, tāpēc, kad ļoti bieži tā ieraksta iekārta ir vienā melnā mazā teltī kopā ar režisoru, kurā tu esi negluži spiests, bet tev ir jābūt visu dienu kopā ar režisoru, līdz ar ko tev attiecīgi ir jāmāk uzvesties režisoru priekšā, tu nedrīkst kā traucēt viņa darbu, un ar kaut kādām savām tur jokiem vai kaut kādām lietām izsist viņu no sliedēm vai kaut kā tam līdzīgi. Reizēm liekas, ka daudz ko nevar paspēt, tas prasa šausmīgi daudz laika, un līdz ar ko sanāk diezgan stresaini visa tā vide. Ja liekas, ka visi jau grib redzēt kaut ko, bet es vēl neesmu gatavs, neesmu savilcis kabeļus un tā tālāk, man neviens neko vēl neredz. Un, manuprāt, ir svarīgi saglabāt mieru, lai darītu to katru attiecīgo soli pareizā secībā, lai pēc tam tajos vados nesapītos, jo tas tikai radīs vēl lielāku sarežģījumu. Ja sanāk tur, pirmajā kadrā šausmīgi skriet, kaut ko izdarīt nepareizā secībā, tad, lai pārkārtotu uz otru kadru, kas, skatās uz otru pusi un tur ir viss atkal jāpārvāc, tad pēc tam tie visi šķībi savilktie vadi kaut kur nepārdomāti. Viņos var vienkārši sapīties un tas viss tikai paņem aizvien vairāk laika. Līdz ar ko es teiktu, ka vienkārši jādara viss mierīgi, pareizā secībā, loģiski. Jāzina tās hierarhijas lietas, un arī kaut kas jāzina tomēr un jāinteresējās par tām arī tehniskajām lietām. Kā piemēram
ja tas būtu atkal vienkārši video asistents, tad tas ir mazliet vienkāršāk. Tur par to, kā sagrozīt monitoru, lai viņš attiecīgi rāda kaut kā tās, nu. Bet tad jau, kad tas aiziet dziļāk tajā smart assist visā tajā lietā, tad tur jau ir sarežģītāk. Tur ir jāzina gan par montāžu, gan par green screenu. Tur jau ir jāzina nopietnākas lietas, kas principā bez kursiem laikam nav īsti. Nu, vai arī, ja tas ir pašmācības ceļā, tad tas aizņem diezgan ilgu laiku. Nu, piemēram, ja cilvēks grib būt operators un viņam piedāvā strādāt par video asistentu vai kameras trešo asistentu, es domāju, ka no tā noteikti nevajag baidīties, jo tu nokļūsti vienkārši tajā kameras departamenta virtuvē. Un manā pieredzē tie cilvēki, kas strādā kameras departamentā, viņi ir prasīgi, bet viņi tomēr ir arī gan draudzīgi. Kas ir, nu, principā tu nonāc tajā vidē, kurā tu vēlies laika gaitā nokļūt, varbūt tur augšgalā.